Šodien daudz kā aktuāla, tāpēc skatāmies, kas ir noticis. Skameri viltoja iPhone 16 prezentācijas tiešraidi, kuru laikā aicināja cilvēkus ziedot dažādas kriptovalūtas un apgalvoja to, ka Apples atgriezīšot naudu viņam dubultā. Šodien Amerikā, kā jau iepriekš minēju, bija CPI dati, un Amerikā inflācija noslīdējusi uz 2,5% no iepriekšējiem 2,9%. Indonēzijas kriptobirža IndoDax tika šodien uzlausta, un viņa apturēja savu darbību, lai nebūtu vēl lielāki zaudējumi. Amerikā notika debates starp Trumpu un Harrisu. Eksperti apgalvo to, ka Harrisai šajās debatās ir gājis labāk, bet ja mēs skatāmies uz tādiem aptaujas rezultātiem, kas tiek bieži vien palaisti Twitterī vai kādā citā sociālajā portālā, tad Trumps tur ņem lielu pārsvaru. Indija un Nigērija ir saglabājuši divas augstākās vietas uz kriptovalūtas ieviešanu, bet Indonēzija bijusi visstraujāk augošā. Par to liecina blokķēdes analīzes firma Chainalysis. Amerikas ETF-os par vakardienu arī bijusi liela diena, jo gan Bitcoins, gan Ethereums ir noslēdz dienu ar lielāku inflow. Bitcoinam tie bija 117 miljoni, Ethereumam tie bija 11,4 miljoni. Apvienotā Arābu Emirātu banka Standard Chartered ir uzsākusi savu digitālo aktīvu glabāšanu. Ja tu esi nolēmis sākt nodarboties ar kriptovalūtām vai tev interesē kriptovalūta, tad spied uz profila aprakstu linku, pievienojies Telegram grupai un tiekamies tur.